Un tagad sāku taisīt kartupeļu ņoki. Šo ēdienu iemācījos taisīt Itālijā, un ņoki var būt taisīti gan no kartupeļiem, gan arī no miltiem un piena. Es šoreiz izvēlējos tieši kartupeļu ņoki, pat cik šodien ir tie kartupeļu svētki. Ņoki tādā saprotamā valodā nozīmē klimps. Tas var būt gan kartupeļu klimps, gan miltu klimps. Lieku vārīt kartupeļus. Es ņemu kādus 7, 8 vidēji izmēra kartupeļus. Un tagad man šķiet, ka kartupels ir kļuvis par vienu no populārākiem ēdieniem. Ne tikai pie mums, bet arī citur pasaulē. Bet, ja tā padomā, tad turpat pirms 5 gadsimtiem tādu kartupeli šeit Eiropā nemaz nepazina. Tad, kad to sāka ievest Eiropā, tad Francijas karaļnamos to izmantoja kā ziedus, tos lika vāzēs. Bet par to, ka šie kartupeļu bumbuļi ir ēdami un ka tos var izmantot pārtikā, nemaz nezināja. Mēs kartupeļus Latvijā uzturā lietojam ļoti daudz, un tāpēc tieši šodien man jums gribējās parādīt dažus foršus kartupeļu ēdienus. Tagad kartupeļus vāru, kamēr tie mīksti. Pievienoju kādu šķipsniņu sāli. Kartupeļi jau gandrīz jau kārā, tagad ir laiks tos nokāst. Gatavojot ņoki, kartupeļus pat ieteicams ir tvaicēt. Ja ir mājās tvaicējamais katls, tad noteikti vajag izmantot to. Jo tvaicējot kartupeļus, ņoki būs tādi vieglāki, gaisīgāki, krēmīgāki. Tos nosusinu. Un tagad samīcu smalkā putrā. Ņoki mīklu taisīt vajag tieši, kamēr kartupeļi vēl ir karsti. Mana saldo kartupeļu kūka krāsnī ir cepusies 1 stundu un 10 minūtes. Tagad es krāsni izslēdzu un atstāju kūku, lai tā pamazām atdziest. Pēc kādu brīžu to ņemšu ārā. Šai kūkai nepatīk straujas temperatūras maiņas, tāpēc vajadzētu atstāt to nedaudz, lai tā paliek vēl siltā krāsnī. Kad kartupeļus esmu samīcījusi putriņā, tiem pievienoju olu dzeltenumus. Es ņemu 3 olu dzeltenumus. Un vienu no olu dzeltenumiem es atšķēdīšu ar safrānu, tā lai tas labāk izkūst, lai maniem kartupeļu ņoki būtu spilgta, dzeltena, skaista krāsa. Ja jums mājās nav safrāna, tad var arī to nepievienot. Samaisu olu dzeltenumu ar safrānu, tagad to pievienoju pie samīcītajiem kartupeļiem. Pieberu sāli, piparus. To pēc garšas, kuram labāk patīk sāļāks, var vairāk sāli. Ar pipariem tieši tāpat. Un tagad pakāpeniski sāku iesijāt miltus. Es ņemu 150 gramus miltus. Un sāku mīcīt šo masu. Te jābūt ir stingras konsistences, tā lai to var izveltnēt tādās desiņās un sagriezt mazās klimpiņās. Sākumā es pievienoju 150 gramus miltus, bet tad ir jāskatās, iespējams, kad ir jāpievieno vairāk. Uz šādu daudzumu kartupeļiem milti ir jāpievieno aptuveni no 150 līdz 200 gramiem. Jāskatās pēc masas stingrības. Masa ir ļoti mīksta, tāpēc pievienoju vēl 50 gramus miltus. Miltus ir ļoti svarīgi pievienot pareizā daudzumā, jo, ja milti būs pa maz, tad ņoki vienkārši vārot izjuks. Sanāks tāda ūdeņaina kartupeļu putriņa. Un tagad, lai ņoki mīkli nedaudz atpūšas, pēc mirkļa veidošu klimpiņas un cepšu kraukšķīgo kartupeļu gratinē. Ņoki mīkla ir atdzisusi, tagad var ķerties klāt pie klimpiņu veidošanas. No sākuma uz galda izberu miltus. Es izmantoju šeit semols miltus. Šie ir tādi īpaši cieti milti, kurus ļoti daudz izmanto tieši pastas gatavošanā. Es tos izmantoju ņoki apviļāšanai, tā lai tie labāk turētos kopā. No mīklas veidoju šādu garenu desu. Mīkla ir diezgan ķepīga, tāpēc veidot ir pagrūti. Ja mājās nav semols milti, tad var izmantot arī parastos. Tad, kad desa ir izveidota, tad griežu tādus taisnstūra veida gabaliņus.
Var jau arī atstāt šādas klimpiņas, bet itāļi ar dakšu veido tādu ornamentu, tā kā nedaudz ar dakšu iespiežot klimpiņā. Ņoki klimpiņas esmu savēlusi. Vajag censties tās savēlt pēc iespējas vienādākas, jo, ja tās būs viena lielāka, viena mazāka, tad mazākās izvārīsies ātrāk nekā lielākās. Tagad uz kādu brīdi, kamēr es uztaisu baraviku mērci, es tās apžāvēšu, pārkājus ar semolas miltiem, tāpēc, lai tās no ārpuses apžūst, bet viducī paliek mitras. Ķeros klāt pie baraviku mērces gatavošanas. Es ņemu saldētas baravikas un tās sīki sagriežu. Ziemā un pavasarī sēņu mērcē es izmantoju saldētas baravikas. Protams, ka rudens laikā, kad mežā ir daudz sēnes, tad vislabāk šai mērcē der svaigas baravikas. Ja izmanto saldētas baravikas, tad svarīgi tās arī neatkausētas ir apcept, jo tādējādi tās nepaliek tumšas. Es ņemu 400 gramus, un tagad, kamēr sagriezīšu pārējās, jau uzkarsēju katliņu ar olīveļu. Šai mērcē tagad pavasarī var izmantot arī šampiņonus, šitaki sēnes, bet no baravikām noteikti ir daudz garšīgāk un aromātiskāk. Jo tās jau smaržo arī tagad, kad tās ir sasaldētas. Var izmantot arī kaltētās baravikas, bet es dodu priekšroku saldētām, jo saldētām man labāk patīk struktūra, jo kaltētas tās jau ir tādas vairāk sažuvušas. Tās izmērcējot un apcepot, tās noteikti nebūs tik glītas kā šīs saldētās. Tagad sasmalcinu ķiploku. Es ņemu kādas 4 daiviņas. Šādu sēņu mērci pirms pievieno tai saldo krējumu var sataisīt un uzglabāt leduskapī ļoti ilgu laiku. Sakarsētajā eļļā lieku ķiploku. Un nedaudz apcepu. Lieku sasaldētās sēnes. Pievienoju sāli un piparus. Un tad kādas 45 minūtes līdz pat stundai tās sautēšu. Ik pa brīdiņam pielējot pa kausiņam dārzeņu buljonu, kur esmu savārījusi iepriekš. Dārzeņu buljonu vajag pieliet karstu, lai process neapstātos un sēnes turpinātu sautēties. Tagad esmu uzvārījusi ūdeni, tam pievienoju nedaudz sāli, jo ņoki jāvāra vieglā sālsūdenī. Un, kad ūdens vārās, lieku iekšā mazās kartupeļu klimpiņas. Tās vārīsies aptuveni 2 minūtes, līdz brīdim, kamēr tās pacelsies virspusē. Ja jums ir sanākuši dažādi izmēri klimpiņas, tad vajag censties izvārīt tās, kuras ir lielākas, un pēc tam tās, kuras ir mazākas. Tad, kad klimpiņas ir uzpeldējušas ūdenim virspusē, tās ņem ārā no ūdens un liek uz sieta. Noteikti ļoti ērti ir izmantot putu karoti. Man kaut kur tā ir pazudusi.